Vasarī pazudušo pādu retrospekcijā. Tīkšā mans draugs ir ceļabīdrs Edisons. Itai nebūs. Būs. Itai. Kur robeži socos, kur jos sastoj mums. Kur ves mūs uz ceļš, kur jauns nožogojums. Būsit vasali, i tot, kon puišinu pazudušūs pādu retrospekcijas, jūsus aicināju iz ūtrū Rubonas spēc epizodi. I itamā raizī pa Daugavas lobū krostu, kur mēs soksim kontrastim pilnajā Juzapovas baznīcā, kas mūsus porsteidza nasagatavotus. Bet pirma baznīckunga stostījuma viņ pasciešu jūsim pors vordus par itū svātvītu. Ir zinoms, ka 18. gadsimta sokumā Jezupovā ir atsarodusīs kapleica jezuitu porvaļdeibā. Jaunū kūka baznīcu ite īrūsinojis ceļt muižnīks Šadurskis. Itei pabeigta 1782. gadā. Seņejo kūka baznīca nūdaga 1944. gadā, bet zvonu tūrņš švakā stāvoklī bija sasaglobojīs vēl da 20. gadsimta vidam. Jauno katūļu baznīcu, ko mūsdīnos varam redzēt, soka ceļt īpat aiz vecos, i pamatus īsvietēja jau 1936. gadā. Otrīs pasauļa karš portrauca baznīcas būvnīceibu, i tū pabeidza viņ 1961. gadā. Vītējiem ticēgajiem prīca bija eisa, par to, ka viņi pēc goda i to baznīcu padomju vara atjam i nūdūt kluba īrēkošanai. Misē daudz cilvēku? Protams, bija diezgan tā. 20-30 salasās? 30 bija, jā, šodien. Okay. Daudz gleznu. Nu tā, pa kolonnām. Kolonnām šita, kā viņa 4 evangelisti, nebija neko. Tā ziniet, šita bija klubs 90. gada. Tad viņu atņemam, tad remontus attaisām, ergeli ieliekam. Šitą glezną pamainėjau, saliku, šitą 4 evangelisti, kitų glezną. Vitražus šavai saliku. Nu, vitražas tas ir labs. Savu naudu prieš. Tas, kur Jēzus mēra, tur arī vitražs, tas smūks jau. Тоже naudu prieš. Galvenais, lai cilvēki. Ko gribi darīja, ka tukša baznīca nav dēļ ko taisīt, vat kas ir jau. Nav ar ko taisīt, ja nav... Nav dēļ ko taisīt, jā. Spruktus tur taisīja, remontus attaisīja. Atbrauksim 3-4 cilvēki. A kā iekšā ir sprukti tādi kārtīgi? Vienreiz mēnesi, tā kā agru katru reizi brauca, tagad vienreiz mēnesi jau. Sanāk, jūs šeit jau esat 30 gadus? Nē, 12. gads. Robežnikus tur bija robežnikus, Indrā mēs bijām. Tur man ergeli tur taisīti, tur ergelis. Tas pats sistēmā. Mēs iekšā jau netikām. 9 vajadzēja būt misai. Viņš maš piedzeroši, kurš gulē tur jau. Tas normāli. Bet Piedrujā ir interesantas. Tur labas ergelis, tur to vajag sataisīt. Tur ir arī, Tur ir trompeti, ir tad 1 vai 2 registri tikai strādāja. Bišķi vairāk. Klusi, skaļi. Jā, tikai 2 registri. Bet pašas ērģeles tur ir. Šita Bernatski taisījuši Piedrujā, robežnikus i Dagda. Viņa darbs, i viņa voskan. Jā. Robežnikus diezgan laba stāvoklē. Dagda puslēdz jau, Piedrujā tur pašvaki. Tur jau bija iesliguši, vairs cauri neatbild. Tāpēc, ka vajag rokas pieliekt tur jau. Ergelis viņa pavasarī vajag, kas saka, profilaktiku taisīt. Jau pats skaņot, kur kāda trūba neskaņ. Ergeli vajag nodarboties jau. Skaisti. Nē, forši. Baznīcas savas galmē ir jau.
Jā, katra ir citādāka. Eitis. Да никос, паспорт. Алло. Давай ускорься на все. Kāpēc? Kurš jūs uzadrošināja? Ieslēdz kādu registru. Ieslēdz? Tā ir puse slēdz. Nu, kā jau tagad nebūs jau. Kā fisgarmoni. Vajag sataisīt man. Fisgarmoni kopā ar ergelim spēlēt. Man salikti, vajag rokas tikai pielikt jau. Nu, pašam vajag saprat ergeli, ka čukst uzreiz vajag atrast to problēmu jau. Vai es kādi 3-4 gadi šito kameru savedu kāpu. Puši saka, vajag ar zagi pārzagāt jau. Pagad mēs visi jau. Iedarbināsim jau ar laiku. Redz, ka būtu šitas plāns, tad ļoti viegli salasīt. A tā, tur bez sasvistī domāju, tēli tā vai tā. Salikam, ka tikai skan. Galvenais, ka skan. Tad es dēlās. Jā. Fogu kādu dot jau. Galvenais, lai tur. Daudz jāskaņo. Bet tā viņus ir močinās. Protams. Jā, es drusku patrūkstu tev. Drusku trūkst, bet nekas. Вот и сказка, конец. Ты слушал, молодец. Taisīt vajag. Laiks būs, kad tas zaimus cilvēku divatā vajag jau. Vispār jūs ir ļoti interesantas, jo... Nevies sklāmas salas. Jā, jo viņas vienkārši, tā kā lasīts kopā. Viss ir... Viņš uz elektriskiem magnītam, tā kā daspidi tur. Jā, es saprotu. Viņš bija agrāk mehaniski, pēc tam pneumatiski, a tagad elektriski sātais jau. 3 stādzijas pārgāja jau. Jā, ejam tālāk. Brauc strādāt šitā baznīcā, klausīt. Tālu jābrauc. Cilvēks ir tāds ar lieliem nopelniem jau. Tu viss aprakstīt savu nopelnu. Ir rezignācija uz ergeliem, kā bēres kaut ko arī vajag paspēlēt. Tā ir kaplica. Jā, tad mums interesanti vispār, kāpēc viņš ir tāds. Tiesam paskatīsim jau. Tas cilvēks tāds patīkam sparīdums jau. Kur nav labi, ka tikai mājas. Jā. Nekas mums negaidās. Tikai mājas. Svāta vieta jau tukša nebūs jau. Labi, paldies, Lielas. Ita. Jā. Ko gan cita? Ceļš no Juzepovas iz Slutišķu krauju i Daugavas vortim mūsu svedi caur seniju Dynaburgas pilskolnu. Pirmą 100 godu tie nebija mežu, i senļais stiepim leidzīgi pakolni, bei sadalēti šņūros. Dzēvujot vorgūs gryutūs, augštatys i vītēji zemnīki devos strūdznīku gaitos, i dažs lops pat zirgu jēme strūgā leidza. Kab nu Reigas, patauvas jūslu aba bečevniku, mēnešim ilgi vilktu strūgu atpakaļ pret straumi.
kad aš biju dzīvotoja, mani tas dēvja rauduļām. Es tu savu rauduļeiti arī dzīsmīņam kairina. Kad uzgoju kranti grīžu, avi guļēla natiklēt, kurš puškinci mani jemši, lai vēji garu potodžaņ. Ejimit mani darba ļauci, es darbiaņa darētuoj. Ai vīnu zeki treis gaļaņus, kai mirguoti numirgā. Ai gribuļs mani cīši gribēja, es gribuļa nagarībēja. Gribuļam bēļai kā ķēļa, treju pakšu uzstābjaņ, treju pakšu uzstābjaņa, vīna dēļa durabjaņ. 1811. gadā, gondreiz pusceļā no Kroslaukas iz Dinaburgu, Vaclavs i Kazimirs Konrāds no Plāterim finansēja Borovkas baznīcas būviešanu. Pi baznīcas ir až 2 plebaņējis, i vīna no tom ir padūmju laikūs porbūvāta par veikalu. Lai arī no orpusis baznīca izavēr ļoti priši, tie budovota laikā, kod paralēli klasicismam sok pasarodētīs neogotika. Baznīcas īkortā arī, nu visa padruskai. Seņēji baroka baznīcas sūli i bikts krāsli, 19. gadsimta beigos vīteju omotnīku daranotas mūcenis i anonimu mokslinīku gleznas. Tas ir labs īvots ceļam iz izvoltu, par kū stosts būs namozok eklektisks. Tāpat kā Jezupova, arī izvolts bija jezuītu misijas punkts. Varētu pat sacēt, ka svarīgākais i pēdējais jūs porvaldētais īpašums Latgolā. Pēc jezuītu izraidēšanas no Krīvijas impērijas 1820. gadā, kad izavairētos no nadaprotu saceļšanos, i te dislocēja kara koloniju. Tamā vairākas tūkstošas zemnīku sajam nalalu zemes plečēti, ko apstrodot, veidojot daļu no vēlāk porsaukto Vitebskis guberņas zaldatu oroju apleicīņa. Starpkara godūs izvoltu sauklēja par Akmeņu galvaspilsētu. Par to, ka no izvolta stācijas valsts pašvaldību īstodiem katru godu nosūtīja 150 vagonus koltūs akmeņu. Daudzas vecos brukovkas, pamoti, dekori vai postamenti ir taišni no tenis. Velite goreidzņīkim grūtūs ulmaņa laikus, blokom baznīcai milzīgajā parapējas sātā porlaida arhivējskups Antonijs Springovičs. I dēļ tam jokrāslas goreigajā seminārā Reigā palika neapsāsts. Ka kaidam no valdības cī diplomātiskā korpusa sasavaidzēja arhivējskupu, izinoja, ka izmeklējams izvoltā. Bet kas Otro pasauļa kara laikā notika ar milzīgu plebaņi, tū jūsim pastostējis pots, izvolta baznīckungs. Jūs ierakstāt, vai ko jūs tagad darat pastāstīt? Mēs filmējam par vītam, par baznīcām. Projektiņš kāds vai kas? Nu, kaut kas tam līdzīgs. Projekts par naudu. Nā. Par Entuziasms. entuziasmus uz Latgolu. O, malači. Tikai un viņai. Bildēs izavērs sliktāk. Ir dažas internetā bildes no priekšas, kuros tu domāji, ka ir tāda prosta plokana. I vsё. Aite. Domāju, Google skatīt? Jā. Tā, jā. Aiziet. Rozur maps. Tā, baznīca. Tā, bildes. Kas tev nepatika bildēm? Nu, Ko plokana. tev nepatika? Normālas bildes, kas tev nepatika? Kas vainis? Nu, Kā var nepatikt dīvmote? Kā tev nepatīk bildes? Normālas bildes. Kas tev nepatīk?
Вот izvērt, kā ir, просто plakana. Cilvēki, prostī cilvēki fotografīja. Nu, viņi ir malači, es tikpat labi nevaru. Bet, Parodīšu. Mēs jums smukums kādus ir mammeņas sataisījuši kristīcieši. Aizmugurēs baznīcas esat redzējuši tādu skaistumu. Es Ot. nezinu, moš kur nošpikoši. man tieši tāds nekur nav redzējis. Es arī neesmu redzējis. Es kā atbraucu napilnus 2 gadus apakaļ. Ar nozabrēnu, tāds interesants. Viesturīti pazalasēt, ne? Jezuīti. Bija kodreiz, kad goja saucamo reformācija jūs no Igaunijas teritorijas, tu malākā padzina. Ja atgoz Latviju, soci Daugavpils viņam bija centrs. Tad tie izvolta, viņi bija savā ziņā maizes kliesītie. Kā saka, beneficiārijas, kur īnokumi, jā. Kurā pirmā laikā gulbuvā nadēja laikam, zierņi pupas, komus. Interesanti, tad parodīšu baznīcā, ka bāga paķirinu tos starbotis, Igaunijas. Kaima leidis kā stikoniņu, īmaimeņas godam sāleidzi. Tītā, kad Daugavas lūkiem itā strodoja, dimāmeņas aizsardzēbā bija. Un tā izvietājas aizdzīvoja. Viņi te bija škrabi. Otrais pasaules karš. Tie nesadega tie ikoni no tērbat. Sadega, tad bija internetā mums lašienā. Bija sabombardieši izbēts, kas tur jums bija turņi. Tie presbiterijas altāra talpa. Diemžēl aizgāja bojā, tie oriģināls tagad jau kopā ir. Parodīšu, kas te varētu redzēt no škrapneļiem. Aities ir laikam vēl caurums bijis, nā, tāds kā atsešu redzi, kā viņi varētu būt, ka tie arī bombardēs bijis. Apsavērat jau divmaimeņas grotas. Jā. Varētu būt kopā ar baznīcu, ja pat laikā celtu. Mēs tu, piemēram, maija mēnesī, katru vakaru, 7 sazalasim, te pie žūga salīkam krāslas. I tad nosaka mana lūšana grāmatas, gandrīz pusstundi dzīžam. Pēc kortas divmaimeņas godamas izdzīsmes, tad jau značkas izvēlkam. I tad nokušu pusstundi sekoja Matvijāna porcelāna dzīsmes, kas ir divmaimeņas godam. Nu, visādas kādas patīk. Varam paņemt, piemēram, Jonis Streičovs, mīļā māte Marija. Nu, mums pie smuka dzīdās, visi, kas grib. I tādavot dzīdās. I noslēgumā Jumpravā Marijā Litānijā nozīmē. Brēņīgi. Izoltā tik daudz ticīgu, ka katru dienu var normāli mišu turēt. Vaļi, jā. Vēl ir, okei. Tā, īlaši, domāju, baznīciņā. Atsevišķi ir, tur klasicismu stils un altari. Aita jau. Kāds stils, zinot? Baroks. Bet interesanti, ka parasti baroks ir bolts vai krosēts, ne? Aita kūka. Vai tāds pēc tilža. Varat tas bija saprotis pats taisījis. Kungrīzies galvenīgs. Kur bija kūka baznīca, tie priekš bija veltēta Ercingeļam Mihiļam baznīca. Tagad Svētāja Annai. Tā jau jezuītis tur vēl izsoca. Jezuīti ar to pēc tam bija uz atsara laikā plazana školu jau sataisīja, jūs klaštarī tiedās ir uz Katoļa. A tagad jau 4 gadi jau iz školas nav bērniņu, mēs jau mūs uz Kroslovu braukoju visi. Nu, ko, pie vargaņa var uzkaut? Nu, īsim tad lūgt. Aizīsim uz smukumu, jā. Aiziet. Ar lūgšanu paceltum sevi. Jau saprati, ko vajag zināt. Tai, sarkano grāmatu ir? Lillā. Nu, lillā. Nu, kūpā. Svāto no sirds mīļošu, tu prīkus un bados vienmēr godošu. Tev brīnīgo mote, lai deg mana sirds, tu ceļvedes zvaigzne, kas debesīs smiedz. No instruments ir foršs? Kurs ir ēda? Nu, ar ansamblis tas. Nu, tas jau. Ansamblis tas jau ir daudz. Nu, 41. gadā tad atsakopa sarkaņī, vācieši tad bija viersā. Sabombardēja Krīvas baznīciņu. Parodīšu, ko viņš darīja, kad 44. gadā
Tas ir kaut ko vocīgs, ko izdarīt. Viņi bombardēja baznīcu. Otri. Aiti nūdadzināja liela klebaņa, pazarties, tas bija milzīgi. Es domāju, cik tur okurēs tiem kļovjums priekš. Gonu kombuļu pusi sitīte sarkanī iersā ar tankiem. Aiti uzas to solu no kūka mojas, es domāju, ka tur pierēzes. Divu mājas sagatājasēja atsakopšu. Kad bija 41. gadā, ja tu uzstāsīja turņus, tu jumtu presbiteri te turēja mišas. Bet sanāk Milzīgāka. milzīgāka. O, Reizi? Mons, laikam, varakļu ziņa atnāca. Nezinu. Skaits jau. Ticīgs karš, laikam, ne? Suņi izvaltā tādi dobri. Jā, mēs atnācam uzreiz Marko, Argo. Nē, mēs izvaltā, ka ienācam, tīši uzreiz sagaidīja. Suņus teica, teica, masīvs. Viņi redzēja, mums tas pats te bija. Skraidīja bez ķēdes. Bet tas pats Vai tas ir? drādzīgs, es to zinu, tāds ir. Pret mums viņas nebija draudzīgs. Tas nav. Bija pārējā, vai tā. Tad karš pazar draugs ir. Un tā aizgāja. Dasa naidīja, jāizgāja apsabižojas. Uz kuru pusi ir tukāns? Viss mums neceļ, mēs esam tikai pie jo saranoši. Joņam tā, tu kā. Pidāla jo, bet, Man jo, es nezinu, ir man, piertīmā šis perās, es nav arī izlējis no pierts. no tev varam pizunēt tāļam. Jā, 2-9, 3-9-4. Ko tu maiti? Es jau Instagramā būšu. Nā, mums nav Instagramā. Vēl nav. Vēl nav, tīlien būs. Mēs viņam tēlam te zonai nav, bet ir... Jā, jums vispār zonas nav, mēs te vispār Biķām tele 2. uzakoram bez variantu. Kai viestieji senieji latgalīšu vordi, pārņibēji i kačam bārņi, šūgot navi kačiņei, pēc gondrēž 2 vosorom, kai nu Ambona ir izskaņējis arī stosts par izvolta bazneicu ir Ubones Lobū krostu. Gribam pastiet paļdis Tukānu saimei par neaizmirstamojom naktsmojam izvoltā. I ar jūsim jau pavisam dreiž sasateikam 3. spēc epizodī, kur par vyškim stostejs Marta Bicāne. Teikomies pazudušajos pādos.